Ievads enerģijas lasījumā, daļa numur 9. Šeit mēs atbildam uz jautājumu, kāda ir atšķirības starp cilvēka un raganas sniegtiem enerģijas lasījumiem. Iepriekšējā video jūs varat sajust to atšķirību. Šeit mēs pateiksim, kāda tā ir. Un tā ir parādīšanas uz piemēra, ko nozīmē just dzīvi. Tad, kad jūs esat cilvēks, lielākoties jūs uztverat pasauli kaut ko atvienotu no sevis. Ir jūs un ir citi cilvēki. Ir jūs un ir zvēri. Ir jūs un ir dabas parādības. Ja? Tad, kad tu esi ragana, tu jūti, kad šī dzīve visumā ir vienota. Un, protams, mēs izējam arī savu ceļu līdz sajusties, ka mēs esam vienoti. Līdz sajusties, kad ir dažādas mūsu puses, kuras ir jāapvieno vienā un ir jāskatās kā divs organisms. Kad tā nav tikai pudele ar ūdeni un lapām, bet ka tā ir dzīvība, ka tas ir dzīvais organisms. Un kad tu savienojies ar to enerģijām un savienojies ar dabu, un daba esi tu. Šeit atšķirība ir tāda, kad tad, kad jūs kā cilvēks lasāt kārtis, ja, tad jūs lasāt kārtis. Jūs nerunājat ar eņģeļiem patiešo. Jūs nerunājat ar Dievu patiešo. Jūs lasāt notikumus. Tad, kad tu esi ragana, tu lasi ceļu, tu runā ar visumu, un tu runā par dažādām visuma daļām. Un tu zini, kad tu esi Dieva daļa un Dievs ir tava daļa. Un šajā gadījumā tu vari dzirdēt to kliedzošo sunīti, kas dzīvo pirmajā stāvā, un zināt, ka tā ir viena no tavām daļām, kura kliedz, lai viņu ieraudzītu, kura kliedz par savām vajadzībām. Un tu vari dzirdēt tekošu ūdeni, un tu zini, ka tās ir asins, kuras tek arī pa tavu ķermeni. Tu redzi asociācijas visur, un tu savienojies ar visumu. Un tad, kad tu runā uz kameru, tu runā ar sevi. Un jautājums tajā, kādu ceļa zīmi tu iedotu sev pašam vai pašai, tad, kad tu lasi. Vai tā līdzēs tavai mājai un sirdī, vai tā līdzēs tavām finansēm un bagātības sajūtai, vai tu redzēsi sevi kā puķi, kurš ir atnācis, lai tevi pasargātu. Vai tu varēsi sajust, kad tā saule ir daļa no tevis?
Un brīžiem tas var būt gari, kā es, piemēram, šobrīd iedodu savu enerģiju. Un nevienmēr tas ir tik gari. Brīžiem atbilde atnāk stabili, veidojot rutīnu un ieliekot iekšā darbu. Brīžiem atbilde atnāk lēnāk, jo tu zini, kad tu nevis tērē kāda cita laiku efīra ietvaros, bet tu dāvini savu laiku, kas ir tā vērts. Un tu nevis caur sāpēm vēlies, lai citi tevi pamanītu, bet tu pamani sevi pašu, un tu zini, ka pat ja tu esi veca dvēsele, bet tavs gars, viņš jebkurā gadījumā ir jauns, un viņš jebkurā gadījumā ir palīdzošs, lai iedotu tavu sajūtu, bagātības sajūtu, gan materiālajā veidā, gan visā citā. Jo lielākoties tad, kad jūs ejat uz dvēseles meklējumiem, jūs ejat tur nevis tādēļ, lai veidotu materiālo labumu. Lielākoties nē. Lielākoties jūs tur ejat, jo jums jau ir uzbūvēts kaut kas, bet jūs nejūtat gandarījumu par to. Un tad rodas jautājums, kāpēc? Ko es izdarīju nepareizi? Neko. Tu visu izdarīji pareizi. Tu visu izdarīji pareizi. Moments ir tajā, ko tu darīsi tālāk. Moments ir tajā, kā tu iepazīsi dzīvi tālāk. Kāds ir tavs nākamais solis? Tas ir par šo. Līdz ar to tas jau bija viens vesels lasījums, kas varēja kādam atvērt to sajūtu par dzīvi dziļāku, jo šīs saules pietrūka. Šobrīd tas ir gan. Iedari kaut ko to. Čau, Lilita.